Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikumā jaunieši var apgūt dažādas profesijas, kas ir pieprasītas gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mācības notiek modernā, nesen pārbūvētā tehnoloģiju centrā, kur teorija, prakse un pieredze apvienotas vienu vietu. Tehnikums piedāvā apmācību topošajiem pavāriem, konditoriem un viesu uzņemšanas dienesta speciālistiem, un jau no nākamā mācību gada tiks ieviest arī pārtikas produktu ražošanas tehniķu programma. Mums ar šo gadu ir paveicies, jo ar šo gadu mēs uzsākām mācības tieši ēdināšanas speciālisti jaunā, skaistā darba vidē, kur mums ir jaunām iekārtām iekārtota virtuve, tātad un restorāns mācību, kur mēs varam pielietot savas zināšanas. Esmu iegūst šeit 4 gados ļoti daudz profesionālās zināšanas, un es pat esmu ieinteresēts vairāk nekā es sākumā biju. Tā interese nepazūd, viņa nekur neklaiņoja. Es arvien vairāk vēlējos kļūt par pavāru, un gatavošana vienmēr būs noderīga dzīvē. Un tu dod kaut ko šajā novirzē, tu mācēsi arī integrēt kaut ko citās. Piemēram, ja tu esi izdomājis, pārdomājis pēc skolas kaut kur citur iet, tu mācēsi integrēt tās zināšanas arī tur. Skolotāji mums ir ļoti atsaucīgi, ļoti izpalīdzīgi. Ja būs kāda problēma, tad viņi vienmēr palīdzēs atrisināt to. Ja būs kādas neskaidrības, vienmēr izpalīdzēs. Es varu izmantot tās iespējas, ko man te dod. Piemēram, es varēju tikt Erasmusā, es varēju piedalīties vairākos konkursos, un tas man atļāva attīstīt manas runas spējas un socializēties arī ar citiem cilvēkiem. Un tas dod tādu lielu prieku. Nemazāk nozīmīgi ir arī koka apstrādes joma, kur jaunieši var apgūt mēbeļu un būvizstrādājumu galdniecību, strādājot ar mūsdienīgām un profesionālām iekārtām. Šeit tātad var apgūt gan rasēšanu, gan ar roku, gan datoros, kogriešana iet, intersija, padziļināt tehnoloģijas visas, CNC darmašīnas, arī mēbeļgalniekam paralēli iet CNC darmašīnas, protams, konstruēšanu, savienojumus, kā salikt mēbelīt kopā. Visam mēs ejam līdzi, un sadarbība ar uzņēmējiem ir, un līdz ar to mēs redzam, ko uzņēmējiem vajag, un tādus mēs arī sagatavojam šos te audzēkņus, kas prot strādā. Šī ir vienīgā vieta Kurzemē, kur var pa mēbeļu galvnieku izmācīties. Mācoties šo profesiju tiešām nenožēlos, jo es varu burtiski jebko uzmēstarot, gan durvis, gan krēslus, galdus. Es varu jebko uztaisīt, ko man mājās pašam vajag, un arī pasūtījumus var pieņemt. Turklāt vairākas Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikuma programmas pieejamas ne tikai skolēniem, te iespējams iegūt profesionālo izglītību arī pieaugušajiem. Šeit var apgūt gan jaunu profesiju, gan papildināt savas esošās zināšanas profesionāļu vadībā. Mums ir tādi pasniedzēji kā Juris Zviedrāns, Ines Ozoliņa, Jānis Līdek, tie ir tādi savas jomas augsti vērtēti speciālisti, un šīs zināšanas, ko mēs no viņiem iegūstam, ir ļoti vērtīgas. Šī programma un lekcijas ir elastīgas, tā kā var pielāgoties arī strādājoši cilvēki. Tehnikumā zināšanas un prasmes apgūst arī topošie loģistikas darbinieki, turisma pakalpojumu konsultanti un spa speciālisti. Mācību process norit vidē, kas atgādina īstu darba vidi. Šeit jūs redziet, mums tāda ļoti eleganta, skaista recepcijas lete. Un šajā klases daļā mēs izkopjam komunikāciju ar klientu, veidojam dialogus, mācamies runāt. Un tas ir svarīgi gan turisma speciālistam, gan arī recepcijas darbiniekam. Es nonācu šajā skolā, jo man piesaistīja tieši šis mācību priekšmets, jo man liekas, tas ir interesanti, kā es varu iemācīties par turismu un kad es varu pats sasādīt maršrutu un citiem. Es ieteiktu citiem jauniešiem apgūt šo profesiju, jo šeit tiešām var daudz ko apgūt jaunas zināšanas un pārstāvs zināšanas arī noderēs nākotnē. Tāpat audzēkņiem ir iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs un dzīvot dienesta viesnīcā. Mācībām Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikumā iespējams pieteikties sākot ar 17. jūniju, ierodoties tehnikumā klātienē. Par visiem jautājumiem jūs varat uzzināt, zvanot uz tehnikumu vai interesējoties mājaslapā www.kuldīgastehnikums.lv, kur arī ir sīkāka informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem. Profesionāls prasmes, mūsdienīga vide un iespējas strādāt visā Latvijā. Tas viss Kuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikumā.